mēs tātad, teiksim tā, mēs nepaspējām galīgi noprioritizēt. Līdz ar to mūsu prioritāšu saraksts būs tā, kā mēs runājām, jo tas, acīm redzot, kas krīt ārā pirmais, tas, acīm redzot, ir tas svarīgākais. Līdz ar to pirmais tātad ir ēnu dienas un pieredzes apmaiņa. Tas ir gan ar iespēju, kad tiek ēnot labākie, talantīgākie tajā tieši konkrētajā biznesā sfērā, gan arī klientiem ir iespēja nākt un redzēt, kā mēs strādājam ikdienā, tādā veidā veicinot arī sadarbību ar klientiem. Jā, grupa papildinieties kaut kur, varbūt ne to pilnīgi izstāst, palūkojiet tādā gadījumā. Tālāk ir sadarbības veicināšana ar vadītāju, kas sevi ietver tātad ne tikai savstarpējo komunikāciju, bet arī atgriezenisko saiti, kas ir ļoti būtiski, tieši tas pozitīvais feedbacks. Tad ir personīgā attieksme, kurā būtu ne tikai, viens, kad ir, ja kaut kas tiek messageos darbiniekiem, tad tas ir ar personīgu attieksmi, tas nav vispārināti. Otrs, ka tie ir arī tādi apsveikumi gan jubilejās, gan arī par mazām uzvarām, par projektiem, par jebko, kas ir pagājis. Un tad vēl arī tāda lieta, te bija minēta, kā ikmēneša pusdienas ar vadību tur labākajiem darbiniekiem pēc kaut kādiem principiem atlasīt vai kas arī izklausījās interesanti. Tad ir ideju uzklausīšana. Te vēl gribētos piebilst klāt ne tikai uzklausīšana, bet ka viņas arī aiziet realizēts, jo viens ir, ka viņas uzklausa, bet otrs, lai viņas arī dzīvē aiziet. Tad ir arī, kas sasaucās ar iepriekšējo grupu, un tas ir arī mūsu te bija iznācis ārā vaļasprieka atbalstīšana, jo tas ar savu veidu kā novērtējums. Tad ir profesionāli pieejama vadība, kas arī mums likās svarīgi, balvas, konkursi talantīgākajiem, kolektīvie pasākumi, tad ir psiholoģiskais atbalsts un supervīzijas, kas varbūt kaut kur tālāk sasauksies ar darba vidi. Un kā pēdējais, kas mēs arī par to diskutējām, bet principā, jā, tas ir būtiska lieta arī elastīgs darba laiks. Jā, tas ir iespēja tomēr mazlietiņ vismaz kaut kādās robežās plānot savu darba laiku.